Tātad, čau! Šeit es Adriana, un šis video būs too much question tag, vai tā kā latviešu valodā, pārāk daudz jautājumu tag. Un jā, pieredzēt, ka es iztos mazliet pēc briesmoņa, es centos noregulēt savu gaismu. Es nezinu, varbūt jums būs labāk, ja būs šitā. Bet jā, tad es filmēšu to video, un ceru, ka jūs neiebilstat, ka es pa brīžam iedzeršu tēju siltu. Jo man vienkārši brīžiem tā kā neaizmakst, bet tā kā tāds krekšis uznāk, un tad es tā kā paceru dažreiz tēju, ka man tas krekšķis ir. Varbūt šitā būs labs apgaismojums, varbūt šitā. Es nevaru atrast, šitā būtu labi, bet man nevar ko aizsegt. Jā. Tad jā, es palieku pie šī varianta. Tad beidzot sāksim, jo es jau šo daļu filmēju kaut kur 5 minūtes pēc. Tā kā. Tas. Nē, tikai kaut kādas 2 minūtes tomēr. Tātad ķeramies! Pirmais jautājums ir tāds. Ko tu pašlaik valkā? Es nesapratu, kā to saprast to teikumu, to jautājumu, ko es pašlaik valkāju, kas man tagad mugurā ir, piemēram, man ir bikses, man ir krekliņš, jā, kājās man nav nekā. Otrais jautājums. Vai kādreiz esi iemīlējušies? Ja šo skatās manī kaut kāds klases biedri vai klases biedrenis, tad lūdzu nepārprotat. Es zinu, jūs tagad domājat, ka es esmu, bet es neteikšu šo cilvēku vārdu, ja, bet tas cilvēks vienkārši man patīk pēc izskata. Varbūt tas bija mazāk, es teicu, ka es esmu viņā iemīlējusies, ja. Tas nav tā. Es vienkārši samuldēju, jo es biju maziņa, un es nezināju, ko nozīmē īsta mīlestība. Es noteikti nezinu, bet, nav tā, kā jūs domājat. Tad, ja atbildu šo jautājumu, tad es neesmu. Trešais. Vai tā kādreiz ir bijusi smaga šķiršanās? Man ir paticis viens puisis, ne jau tas, ko es jums tikko stāstīju otrajā jautājumā, bet viens cits. Tā kā pēc izskata. Un tad, kad es sapratu, kad viņš nav labs, jo viņš laik lamājās, un viņam tur nesmuka zobu un tā, tad es tā kā padomāju, ka tas, tā kā nevis, ka mēs nevaram būt kopā, bet tā kā, kad, nav, viss cauri. Un tad bija tas brīdis, un es vienkārši pa māju psīhoju. Es esmu 1,65 m, 64 kaut kur tā. Tīkais jautājums. Cik tu sver? Es sveru 54 kaut kur tā kilogramus, bet jūs tagad domās akšos, kā tu visi ir ēst, nezinu kas. Priekš mana auguma tas ir ļoti normāli, jo ja es, piemēram, esmu 1,65 m, tad tā kā man ir jāatrēķina -10, tā kā no 65 -10 sanāk 55, bet es nesvaru 55, es svaru 54, tad es vēl esmu savā normā. Sastais jautājums. Vai tev ir tetovējumi? Es nezinu, vai šos var saukt par tetovējumiem, bet man tādi kā vispār ir. Tie flash tattoos. Man tādi ir, bet es nezinu, vai tos var saukt par tetovējumiem, bet tādu īstu tetovējumu man nav. 7. Vai man ir piercingi? Nē, man nav, un es netaisu uztaisīt. Varbūt kādreiz kaut kad varbūt uztaisīšu tā kā vēderā, vai tā kā nabā, bet es šaubos. Nē, man nepatīk piercingi. 8. Kurš tos īstais un vienīgais?
mans tētis. Tas ir mans īstais un vienīgais. 9. Kurš ir tavs mīļākais TV šovs? Televīzijas šovs. Es nezinu, vai to var saukt tā kā par televīzijas šovu, bet man ļoti patīk, tā kā viņas man labāk. Tur ugunsgrēks kaut kas tāds, no krievērādījuma, no kuhņa. Saša, tā tur Anģelika, vai kā viņa tur sauca. Un 10. jautājums. Kura ir tava mīļākā grupa? Es nezinu, vai tā ir grupa, bet viņai, tai grupai, man liekas, ir kaut kāds miljons sekotāju, manuprāt. Jūs varat apstīties, es varbūt neatstāšu linku, bet es vienkārši uzrakstīšu, kā viņš sauc to grupu. Jūs varat pastīties. Tā grupa ir #Sisters, varbūt daži jau zina, bet man ļoti, ļoti patīk. Man patīk viņas dziesmas. Es no viņām vienkārši samācu visādas dziesmas. Un tad vēl kaut kādā music. Jā, tā kā music. Un tur viņi tā kā parādīja 2 vai 3 dejām, tā kā. Viņi tajā grupā, kur viņš dejo un dzied. Un tad viņi parādīja kaut kādām 3 vai 2 dejām. Tā kā tutorial. Un jā, paldies, skaties šo video. Neaizmirst nospiest like, subscribe, raksti komentārus. Un raksti komentārā, vai jūs gribat otro daļu, jo man tādi jautājumi ir 50. Jā. Tātad, jā, rakstiet komentārā, vai jūs gribat otro daļu. Atā!